Gledsteina ģimene, turīga amerikāņu ģimene, bija īpašumā liela un eleganta māja. Kā veiksmīgi nekustamā īpašuma nozares pārstāvji, Marilyn un Pīters dzīvoja greznu dzīvesveidu, baudot visas ērtības un komfortu. Viņa bērni, kuri bija pieraduši tikai pie augstākās kvalitātes mantām un greznībām, daudziem cilvēkiem no malas bija Amerikas sapņa iemiesojums. Neskatoties uz viņu ārējo veiksmes izskatu, Gledsteini slēpa tumšu noslēpumu. Viņi bija iesaistīti nelegālās darbībās, kas saistītas ar dzīvnieku ļaunprātīgu izmantošanu, un 2012. gadā viņi tika aizturēti un apsūdzēti savos noziegumos. Varas iestādes veica reidu mājā un atrada desmitiem pamestu dzīvnieku, tostarp suņus, kaķus, zirgus un daudzus citus. Rezultātā Marilyn un Pīters tika sodīti ar 8 gadu ieslodzījumu, un viņu ģimene tika atstāta haosā. Lielā un skaistā māja, kas kādreiz bija viņu panākumu un bagātības simbols, tagad stāvēja tukša, kā spoks no savas agrākās būtības. Bērni, kuri kādreiz bija tik privileģēti, tagad bija spiesti savākt savas sagrautās dzīves lauskas. Viņu kādreiz spožā nākotne tika atņemta vienā mirklī, un viņi bija spiesti samierināties ar savu vecāku rīcības sekām. Gledsteini domāja, ka viņiem viss ir, taču viņu nelikumīgās darbības noveda pie viņu krišanas. Kādreiz graznā māja tagad kalpo kā biedējošs atgādinājums par izvēļu sekām. Es tiešām izbaudu laiku šeit, brāl. Laiks šeit ir daudz labāks nekā Kanādā. Noteikti. Absolūti laipni lūdzam atpakaļ visi Bros of DK. Es esmu Leslijs, kā parastais kameras ir Danijs. Viņam nepatīk, kad es viņu rādu. Sveiki, sveiki, jebkurā gadījumā sveiki. Liels paldies, ka palīdzēji man filmēt. Laipni lūdzam. Un šodien mēs esam šeit, lai izveidotu vēl vienu episki lielisku Izpēti. Kur mēs esam, brāli? Mēs šobrīd esam laukā. Liela. Savrmājas. Noslēpumaina mūža, pelnrušķītas mūžas, teiktu. Brīnuma mūža. Tās visas ir labas anekdotas, bet es arī atrodu ļoti satraucošu mūžu tajā stāstā, ko tu tikko dzirdēji. Jā, šie cilvēki sākumā bija ļoti labi cilvēki. Viņiem bija laba dzīve, viņiem bija nekustamā īpašuma bizness. Bet pēc tam, kad šis bizness sāka iet uz leju, viss aizgāja šķērsām. Un tu dzirdēji to stāstu. Viņi bija iesaistīti lielā dzīvnieku ļaunprātīgas izmantošanas skandālā. Jā, tikai padomājot par to... Tas ir skumji šis stāsts, tas ir briesmīgi. Man vispār nav cieņas pret šiem cilvēkiem. Viņi pirms pāris gadiem iznāca no cietuma, bet man pilnīgi nav cieņas. Parasti man ir liela cieņa pret pamestu īpašumu īpašniekiem, bet šajā gadījumā man tiešām žēl. Es joprojām izturēšos ar cieņu pret māju, bet pret cilvēkiem. Viņi bija briesmīgi. Es domāju, ka mums vajadzētu domāt par viņu meitu, nevis par viņiem, jā, jo stāsts un lietas meitas istabā. Tas vienkārši ir skaisti. Skaisti paskaties uz to. Mēs stāvam šeit pie viņa baseina zonas. Viņi pilnībā aizklāja baseinu, droši vien, lai pasargātu dzīvniekus no iekrišanas, kad cilvēki nonāca cietumā. Bet, kā redzat, brīnišķīgs baseins, skaists akmens apkārt un pat vēl ir ūdens. Tur iekšā. Ļaujiet man jūs izvest pa īpašumu un parādīt visu, ko šie cilvēki atstāja aiz sevis, kad viņi 2012. gadā nonāca cietumā. Labi, viņiem bija milzīgs īpašums, tiešām milzīgs. Jā. Paskaties šeit. Vai tas tev neatgādina kaut ko, Deni? Jā, strūklakas, jā. Strūklakas. Esi uzmanīgs. Tu domā, ka nav? Nē, tas ir betons. Tam vajadzētu būt kārtībā. Neliela āra strūklaka, kur viņi varētu šeit novietot dažus krēslus un baudīt šo brīnišķīgo mākslas darbu savā dārzā. Tas ir apbrīnojami. Man ļoti patīk šis pavasara laiks.
Jā, ir skaisti. Kāds šodien ir datums? 4. aprīlis. Jā, Ziedi sāk ziedēt, putni sāk čivināt un ir vienkārši brīnišķīgi būt ārā un izpētīt tagad. Šajā gada laikā, pavasarī un rudens man ir labākie laiki. lai izpētītu, jā. Nav pārāk karsts, nav pārāk augsts, ārā ir patīkami, viss ir skaists. Un jā, tas padara to lielisku. Man arī patīk ziema un pavasaris, bet vasarā un ziema parasti ir pārāk augsta. Tāpēc jā, tas ir mazliet mazāk patīkami. Un vasara parasti ir pārāk karsta. Labi, pa kreisi no mums jau varam redzēt daļu no savrukmājas, kuru mēs gatavojamies izpētīt. Bet šeit aizmugurē ir arī dažas interesantas būves, interesantas ēkas. Tās bija mājas garāžas. Šie cilvēki bija ārkārtīgi turīgi, un katrā no šīm garāžām varēja ievietot 5 automašīnas. Bet laikā, kad viņi nodarbojās ar cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, viņi vienkārši mēģināja pelnīt naudu ar dzīvniekiem. Tāpēc viņi pārbūvēja savas garāžas par patversmēm dzīvniekiem. Un Patversmes. jā, patversmes. Patversmes, jā. Pēdiņas, jā, tieši šeit. Policija kopā ar dzīvnieku aprūpētājiem atrada 2 zirgus šajā ļoti defā. Zirgi bija tik sliktā stāvoklī, ka varēja redzēt viņu kaulus. Viņi bija izbadējušies, kā mēs to saucam. Viņi nebija baroti. Viņi vispār nebija resni. Jā, un šī ir pārāk maza vieta 2 zirgiem. Zirgiem vajag. Pārvietoties apkārt. Šeit iekšā bija 2 zirgi. Jūs pat vēl varat redzēt dažas to paliekas. Bet Pilnīgi traki cilvēki. Es esmu liels dzīvnieku mīļotājs, un man tas ir ļoti... grūti, jā, man šķiet, ka tu esi, jā, darīsim tā. Skaties, te ir vēl daži. Artefakts. Vai tu vēlies paņemt? Tas man tik ļoti atgādina šo stāstu. Ak, Dievs, es Es zinu. vienmēr tik labi protu stāstīt stāstu, bet šoreiz tas ir... Jā, tas man aizkustina, tiešām aizkustina. Es domāju, ka to var dzirdēt tavā balsī, jā. Tas ir skumjš. Labi. Atvainojos, man jāaiziet no šejienes. Tu to esi redzējis. Un pārīsim pie nākamās sadaļas. Ārpusē joprojām ir palikusi pat neliela būda sunim 83 dzīvnieki. 80. Šajā tika atrasti 3 dzīvnieki. Mājā bija 2. Zirgi, kaudze kaķu un visi pārējie dzīvnieki bija suņi. Dzīvnieku izkārnījumi tika atrasti visur. Suņi bija saspiesti mājā, saspiesti šajās telpās. Tas bija pilnīgi briesmīgi. Šeit var redzēt vēl vienu pagaidu telpu, pagaidu būri suņiem. Šeit var redzēt 2 būdas. Šeit tika turēti pāris suņi, iespējams daudz vairāk. Jā. Šeit lejā vēl viena suņu būda. Sauc to par ko? Suņu būda, suns, Māja. suņmāja. Suņu būda. Tāda veida. Māja. Wow! Bet pati māja ir vienkārši lieliska. Uzreiz var redzēt, ka šie cilvēki bija turīgi un bagāti tajā laikā, kad viņiem bija nekustamā īpašuma bizness, kad viņi labi pelnīja, viņi iegādājās šo māju. Iespējams, pat paši uzcēla, es nezinu precīzi, kad viņi sāk šeit dzīvot, bet ir tik aizraujoši to redzēt. Šeit mums ir vēl 3 garāžas, vārti sānos, un, protams, šeit turēti vēl vairāk dzīvnieki. Labi, varam nākt iekšā, pagriezties, ieslēdz kādu gaismu. Joprojām var redzēt, jā, labi. Ak, mans dievs. Iekšā ir liels hauss. Jā, te smird. Ak, Dievs, neelpo arī tu. Nē, tas ir briesmīgi, te nav daudz ko redzēt, bet mēs arī uzskatām, ka šajā telpā tika mocīti vairāk dzīvnieki. Es tikko kaut ko ieraudzīju acu kaktiņā, vai tu redzēji to? Izskatās pēc kaut kāda bunkura. Ko? Es gribu parādīt. Gribu parādīt cilvēkiem. Tu iesi, jā. Protams, es iešu brāli. Es esmu pētnieks. Man šķiet pēc izskata, tas ir saistīts ar ūdeni. Bet kaut kāda veida baseinam. Ak, jā. Droši vien baseinam. Ņem to.
Jā, tu vari redzēt visu ūdensapgādes sistēmu, visas caurules un visu santehniku visticamāk baseinam. Pat liela iekārta ir atstāta malā šeit. Es neesmu pārliecināts, kam tā paredzēta. Atdod man to, tas ir šim gadījumam. Labi, brāli. Ak, es gandrīz nokritu. Uzmanies. Ak, tu paslīdēji? Jā, te ir slidens. Jā, es paslīdēju uz šī mazā puķpoda. Jā, ir slidens. Netīruma dēļ. Labi, iesim prom no šejienes. Iesim pastaigāties līdz mājas priekšē, parādīsim to, jo, manuprāt, tas ir vienkārši lieliski. Viss ir pilnībā no koka. Ja salīdzinu ar kādu Eiropas valsti, tad teiktu, ka tas ir ļoti zviedru vai norvēģu stila būvējums. Bet mēs ar šādu arhitektūru sastopamies arvien biežāk šeit Amerikas Savienoto Valstu ziemeļos. Oho, šī vieta ir patiešām milzīga. Tas ir milzīgs. Jā, un viņi ir pilnīgā nekurienes vidū. Pirmais kaimiņš, tas kaimiņš, kurš patiesībā pieķēra viņus, kad viņi tiešraidē ļaunprātīgi izturējās pret dzīvniekiem, dzīvo pāris simtus metru tālāk, bet pārējā apkārtnē gandrīz nav. Kaimiņu šeit apkārt. Mēs esam nekurienes vidū. Burtiski. Tās ir brīnišķīgās mājas, priekšdurvis. Tagad pilnībā aizneglots, jūs varat redzēt koka apdari tur. Jā, tam ir dažas skaistas krāsas, jā. Pilnīgi pareizi, šī ir brūna, vai ne? Jā, brūna. Tas ir burvīgi, un man vienkārši nepatika, ka viņi to pilnībā aiznagloja. Viņi tagad mēģina pārdot māju, un es esmu runājis ar kādu, kurš vēlās šo māju nopirkt, un viņi pašlaik ir šīs vietas iegādes procesā. Tāpēc par laimi, cerams nākotnē, šī brīnišķīgā saurupmāja tiks atjaunota, es ceru. Un es esmu kontaktā ar īpašnieku, kurš visticamāk to nopirks. Tāpēc varbūt mēs varēsim apskatīties pēc tam, kad tā būs renovēta. Tas ir jauki. Es ceru, ka saurupmājas iekšpuse nav pārāk izpostīta. Es arī ceru, ka ne. Jo esmu redzējis dažas bildes un... Jā, es tā nedomāju, jo tas ir labais izciet. Jā. Tas viss ir logi, tur ir... Šeit ir viena ieeja mājā, bet ko es vēl redzēju šeit pagalmā, šī ir viena no manām mīļākajām mājas iezīmēm. Viņiem bija maza meitene, un šī bija viņas leļļu māja. Viņas izmēra leļļu māja, un man tā vienkārši ļoti patīk. Burtiski viss, katra detaļa šajā leļļu mājā ir pārdomāts. Pat mazs žodziņš ap viņas dārziņu šeit ārā ir. Paskatieties uz to, tas ir burvīgi. Aizkari joprojām karājās pie durvīm leļļu mājiņā. Man ļoti patīk tās zaļās slēģi un vispārējais. Man interesē, vai tie vēl joprojām darbojas. Nē. Es esmu pamanījis šajā daļā. Šajā štata daļā, ka slēģi ir viltoti. Nē, pat īstās mājās. Pat īstās mājās slēģi ir tikai dekoratīvi, esmu pamanījis. Tie nekad neaizverās. Ak, tos neizmanto. Labi, es vedīšu cilvēkus iekšā, jā, un parādīšu viņiem šīs mazās pilnās mājas iekšpusi. Ak, Dievs, te vēl ir mēbeles. Vai tas nav fascinējoši? Šūpuļkrēsls, mazs spogulis stāv tur stūrī. Ak, Danī, nāc paskaties šeit iekšā. Vai tu jau esi to redzējis? Vai es tur ietilpšu? Jā, tu vari ienākt teltī mājā. Es domāju, ka mazā meitene Arī šeit gulēja. Jā, dažreiz jā. Laiks, ko viņa šeit pavadīja rotaļājoties, noteikti bija brīnišķīgs. Vecāki noteikti to darīja. Labi rūpējās par savu. Bērniem ne. Kā redzat, meita, jā. Protams, viņi viņu izlutināja. Jā. Bet viņi tiešām labi rūpējās par bērniem. Es esmu ļoti priecīgs to redzēt. Jā. Labi, esmu gatavs doties uz māju un filmēt to skaistuli. Ak, šis man ir pa mazu. Labi. Un te mēs atkal nonākam pie mājas aizmuguras. Ļoti brīnišķīgs skats. Deni, vai tu jebkad esi redzējis tādu māju kā šī? Man tas ir pirmais šāds arhitektūras stils. Ar kanāliem sānos, skaists kokgriezums. Labi. Tur ir mūsu vienīgā ieeja šajā vietā, un es esmu gatavs to pārvarēt. Esmu gatavs ieiet tur iekšā.
Okay. Es domāju, ka mēs nonākam tieši ēdamzonā. Mēs jau varam redzēt nedaudz vandālisma un tam līdzīgas lietas mājas iekšpusē. Bojāju un detaļas. Arī jā. Skaties uz visu kopumā. 10 gadi pamestības 2012. gadā, kad cilvēki devās uz cietumu, viss tika atstāts uzreiz. Šeit vairs neviena nebija, un 10 gadu laikā viss sāka pust. Šeit viņiem bija jauka ēdamzona. Liela. Visa ģimene varēja atnākt. Jā, šeit. 8 cilvēki. Visi varēja izbaudīt māju, izbaudīt šo īpašumu. Es varēju šeit sarīkot jaukas vakariņas. Man vienmēr patīk redzēt, piemēram, jūs varat redzēt, kā krāsa nokrita no griestiem un piezemējās šeit uz galda. Wow, brāli, es jau esmu pārsteigts. Paskaties uz šo. Šeit ir salauzti gabali no... Jā, viens. Daudz vandāļu. Man tomēr ļoti patīk šis skapis. Tā dizains. Jā, bet tas kaluma darbs. Anī, es vēlos, lai tu saņem šos ziedus. Ak, paldies. Bet viena lieta, paskaties uz šo. Es domāju, ka šie ir Pīters un Merija Līna Helovīnā. Tie bija iepriekšējie šīs vietas īpašnieki. Paskaties uz bildēm, es neesmu 100% pārliecināts, bet es zinu, ka tur ir Pīters un Merija Līna. Oh. Jā, protams. Jā, te ir viņu meita, kopā ar viņiem bija vēl bērni, bet šī bija viņu jaunākā meita, pārējie bērni jau bija pārcēlušies prom no mājām, un es domāju, ka viņi vēl bija šeit tajā laikā, kad notika dzīvnieku ļaunprātīga izmantošana, un tam jābūt bijis briesmīgi. Dievs. Pilnīgi briesmīgi. Es nezinu, kas notika ar meitu, un es arī nezinu, kas ar viņu notika, kad vecāki devās uz cietumu, bet es ceru, ka viņai viss ir kārtībā. Ak, mans Dievs, ko? Ak, mans Dievs, nē, ir elektrība. Ko? Nē, tas ir biedējoši. Ko? Kas tur ir Ziemassvētku lampiņas? Tās ir Ziemassvētku lampiņas virtuves zonā. Ak, nē, es negribu iet. Es vienkārši iešu, tas ir. Biedējoši. 10 gadus pamests, un elektrība joprojām darbojas. Cilvēki, kas šeit dzīvo, noteikti nemaksā par elektrību. Es. Tikai izslēgšu gaismas, lai jūs varētu redzēt. Tas ir biedējoši, īpaši šī zaļā gaisma. Jā, tās zaļās ir. Ak, Dievs, paskatīsimies, vai te nav kāda veida powerbank. Nē, tas ir tikai kontakts. Tas ir tikai rozetē, paskaties. Tas ir tikai rozetē. Es domāju, ka tas varētu būt kāda pētnieka powerbank, bet nē, elektrība šajā vietā joprojām darbojas. Pilnīgi traki. Tas ir traki, jā, tas ir. Traki. Viņi vienmēr tā saka, amerikāņi, kas skatās mans video, vai cilvēki no ASV, kas skatās mans video, vienmēr saka, oho, Leslijs, tas ir pārsteidzoši, ka dažās vietās Eiropā elektrība vēl joprojām darbojas, bet es to esmu redzējis tik daudz reizes arī ASV. Jā. Tas nav nejaušība. Daudzās vietās ASV elektrība joprojām darbojas. Un es domāju, ka to noteikti nodrošina valdība, vai arī viņi vienkārši nemaksā par elektrību. Es nezinu. Šeit mums ir virtuve, kas, diemžēl, ir pilnībā iznīcināta. Un jūs varat redzēt dažas interesantas lietas, kas mētājas šeit uz grīdas. Šie nav cilvēki, kas šeit dzīvoja. Šī nav meitene. Šī nav jauna meitene. Un šie divi nav šīs vietas iemītnieki. Bet iespējams, ka šeit dzīvoja Glatšteina ģimene. Kas tas ir? Divi kucēni. Divi kucēni, jā, Dievs. Ak, brāli, es. Jā. Ai, jā. Nē, tur ir kucēna fotogrāfijas, ak. Ak, Dievs, tas ir briesmīgi. Jā, ir briesmīgi sajūta skatoties uz to. Šeit mums ir bilde ar balonu, vēl vairāk bilžu guļ šeit uz grīdas, Pepsi balons. Wow. Paskaties uz, ka viss griesti ir sabrukuši. Jā, tur ir lustra. Šeit. Tam pat vēl joprojām karājas etiķete. Ak, mans Dievs, šķiet, ka tas ir pavisam jauns.
vēl joprojām karājas šeit. Un te ir arī kāpnes, kas ved uz augšējo stāvu. Bet mēs neiesim pa šīm. Es zinu, ka šajā vietā ir lielākas kāpnes. Iesim tālāk uz to pusi. Tagad ir laiks gaitenim. Te ir mājas galvenā ieeja. Es tev tikko pastāstīju par kāpnēm, par otrajām kāpnēm. Un te mums ir šīs brīnišķīgās vītņu kāpnes, kas ved uz augšējo stāvu. Vai es varu tikai vienu lietu pateikt? Protams. Bro, Tikai lai cilvēki zinātu, darīsim tā. ignorēsim. Šīs mājas iznīcināšana, jo tur ir vandāļi un Es teiktu, ka tie ir vietējie jaunieši, kas šeit nāk, lai iznīcinātu šo vietu. jā, viņi zina šo stāstu, tāpēc jā. Viņi zina, ka nevienam nerūp šī vieta. Un viņi vienkārši nāk šeit, viņi pat iznīcināja kāpņu margas, bet pietiek runāt par iznīcināšanu. Pievērsīsimies šīs vietas skaistumam, jo šeit ir arī daudz skaistuma, un es vienkārši vēlos to parādīt. Šeit ir priekšējās durvis, pie kurām mēs tikko stāvējām. Wow, šeit ir arī pagrabs, mēs vēlāk ieiesim tur paskaties uz šo. Un tad aiz tevis, Denī, mums ir brīnišķīga ieejas halla. Šo visu telpu šeit viņi izmantoja tikai kā ieejas halli, un kā redzi, galds ir pilns ar fotogrāfijām. Pirmā, kas tev šeit ir, jau ir ļoti interesanta. Šīs ir ārdurvis, pie kurām mēs tikko bijām. Ak, tu vari redzēt, ka māja bija. Balta, jā, uz to es skatījos, jā. Vēlāk viņi to pārkrāsoja citā krāsā. Te mums ir mūsu mīļā Merilina. Un cilvēks, ko tu redzēji šeit, protams, ir Pēteris, tad Merilina un viņu meita. Un šeit viņa vēl bija ļoti jauna. Jā. Skaties, paskaties uz šo. Tik daudz bilžu palikuši šeit. Te ir Pēteris un šis sliktais. Virve uz gultas, jā. Ak, tur ir tās meitas bilde mūsu istabā. Ak, Dievs, un te viņa atkal ir, protams, pagalmā. Viņa ir tik skaista meitene, Denī. Ak, Dievs, es ceru, ka viņai viss ir kārtībā. Izskatās kā princese. Jā, tiešām, un šī droši vien ir viņas skolas bilde, tas ir tik jauki. Pat fotofilmiņas un viss, kas jebkad tika iemūžināts, joprojām ir šeit saglabāts. Kas mums te ir? Nē, kāzas bildes. Tas vienmēr ir tā, kad es atrodu kāzu bildes brāli, es esmu pārsteigts, jo pat ja šie cilvēki nonāca cietumā, šādas lietas nekad nevajadzētu atstāt aiz muguras. Pamestā vietā, jā. Es saprotu, viņi bija slikti cilvēki, bet tomēr tās ir viņu atmiņas un tās būtu jāsaglabā. Viņi izskatās iemīlējušies, Pīters un Merilina. Paskaties uz pašu Merilinu un Pīteru tur lejā. Atstājot šo atzinību. Karte. Koridorā joprojām ir diezgan jauks mēbeles, es teiktu. Ak, jā, man ļoti patīk šie krēsli, kas mums šeit ir. Zini, kas man te atgādina? Nevis šis, kas mums šeit ir, bet tas, kas ir otrā pusē telpai, man atgādina portugāļu soliņu. Ak, jā. Un es vienmēr saku, ka tā atdalīšana starp sēdekļa daļām liek tam izskatīties pēc portugāļu soliņa. Divi krēsli salīmēti kopā, jā. Es tur augšā pievienošu saiti uz video par vietu, kur ir pāris šādu, un man tā vieta ļoti patīk. Mums noteikti jāizpēta vēlreiz Portugālē, jā, kad atgriezīsimies no Amerikas Savienotajām valstīm brāli, mēs izpētīsim visu pasauļa. Jā. Tas ir pilnīgi neprātīgi. Iesim uz nākamo istabu. Ak, šeit viss ir stipri satrūdējis. Ak, Dievs, ir pagājuši tikai 10 gadi, un paskaties, kāda postaža šajā istabā. Šeit mums bija brīnišķīga atpūtas zona ar šo sekreteru, un viss ir atstāts, bet tagad te ir tikai iznīcība, un daba ir to pārņēmusi. Cilvēkiem, kas nopirka šo vietu, būs ļoti daudz darba. Ak, jā, atjaunošanas process. Wow, atvainojos, esmu bez vārdiem. Šī istaba, es esmu. Es eju pa griestiem šeit, es burtiski eju pa šo. Jā. Bet tad Denis. Wow, pilnīgi sapūs flīģelis. Tas ir skaisti, bet tajā pašā laikā tas ir tik daudz rūdēšana. Jā, ak Dievs. Viss vienkārši sabrūk šajā gabalā.
Stīgas ir pārtrūkušas, ak nē, stīgas šeit ir pilnīgi sarūsējušas, nē. Protams, tas nespēlēs, nemaz. Bet man patīk skaistums. Dānijā vienmēr ir skumji redzēt, kā visi šie brīnišķīgie mēbeļu gabali tiek izniekoti, bet... Jā, tas ir zudis, jā. Tas ir manā vārdā, DK brāļiem. Yeah. Tagad mums šeit tieši priekšā ir šis kamīns. Atvainojos, ka jāsaka. Krāsas, burtiski. Krāsas ir neglītas, jā. Es domāju, ka tas tika krāsots vairākas reizes, jā, jo tu vari redzēt, redzi. Agrāk tas bija. Balts? Jā, agrāk tas bija balts, tieši tā. Un arī šeit var redzēt balto fonā. Tātad viss šis bija balts, visa šī istaba bija balta. Jā, pāris pēdējie koka gabali vēl ir kamīnā no pēdējās reizes, kad cilvēki šeit bija priekšā. Tas noteikti bija meitas brīnišķīgs krēsls. Bērnu krēsls, augstais krēsls, vai kā jūs to sauktu. Es vienkārši nolikšu to skaisti pie plīča šeit. Man pat ļoti patīk, cik detalizēts ir šis. Var redzēt, ka atzveltnē ir neliels zīmējums. Labi. Šeit ir VHS. Lielais Hatsbējs. Šīs ir seriāli, jā. Series. Es zinu, tā droši vien ir amerikāņu seriāls Berkeley Square. Jā. Brīnišķīgi. Šiem cilvēkiem patika skatīties televīziju, spēlēt klavieres. Es joprojām varu iedomāties, kā šie cilvēki šajā mājā spēlē, skatās televīziju kopā. Tam bija jābūt vienkārši lieliski. Pat viņu grāmatas, viņu mūzikas grāmatas joprojām ir šeit. Mokārts. Wow! Nez, kurš spēlē klavieres, noteikti tā bija Merilina. Es viņu varu iztēloties kā dāmu, kas spēlētu klavieres. Ak, paskaties uz šo! Kā jūs sauktu šo istabu? Es neesmu 100% pārliecināts. Burvīga telpa, kurā viņi varētu uzturēties vasarā, ka tā nav aizklāta, visa gaisma ieplūst šeit, un viņi varētu rīkot vakariņas, izbaudīt laiku šeit, bet tagad tas viss ir viens liels hauss. Liels hauss. Es domāju, ka šeit, šajā pusē, ir vēl viena istaba. Paskaties uz šo, wow! Šī bija lasītava biblioteka, kā man vajadzētu to saukt. Šāda veida telpas mēs bieži atrodam Eiropā, pamestajās pilīs un muižās, bet šī patiesībā ir pirmā reize, kad es atrodu istabu, kas veltīta lasīšanai Amerikas Savienotajās valstīs. Man tas ļoti patīk. Tas ir burvīgi. Šis dīvāns ir īpaši novietots šeit, lai vienkārši atpūstos un lasītu grāmatu. Jūs pat varat redzēt, ka tur ir attēls ar Merilinu. Wow! Šeit augšā. Viņa bija skaista dāma, jā. Izskatās, ka viņa nenovecojas. Jā. Šeit rakstīts Miss Emīlija Glādstīne. Vai tā varētu būt bijusi meita Emīlija Glādstīne? Iespējams. Jā, bet tas ir vienīgais vārds, ko līdz šim neesmu redzējis. Jā, labi. Tātad tas ir kā pavadiens. Šeit ir jauks sēdeklis, vēl pāris Ziemassvētku kartītes un viss pārējais atstāts šeit augšā. Uz tā ir rakstīts Miss Glādstīne. Daudz laimes dzimšanas dienā, Emīlija. Emīlija, jā, un tas ir no Kristofora. Emīlija noteikti bija ģimenes meita, jā. Pīters, Merilina un Emīlija. Burvīgi, wow. Lampa jāstāv šeit augšā. Tā iet bojā, bet... Protams, arī plate. Kāpēc es saku, protams, klasiskais klavieru? Jā, nē. Tad visa grāmatu skapis piepildīts ar burvīgām grāmatām šeit malā. Izsaku savu viedokli. Tas ir... Tā ir grāmata man. Ak, wow. Skeleti, dinozauri, augu ēdāji, kaķi, visi pasaules dzīvnieki ir šeit. Droši vien ir bioloģijas sērija, VHS kasetes.
Emīlijai, kad viņa vēl gāja skolā. Šis izskatās pēc viņas mazā skapīša, vai ne? Jā, ar visām viņas mīļākajām filmām šeit. Tas viss ir bērnu filmas, tās viss ir atstātas šeit kā. Jūs varat redzēt, ka mana skaistā lēdija ir laba filma. Labi. Tie vairs nevarēs ciet, gadu gaitā tas ir paplašinājies. Tagad mums šeit ir jauks kamīns. Bro, es redzu kaut ko. Manā acu kaktiņā. Tur ir tāda kā caurums skapī. Slēpts skapis. Paskaties uz To, kas? Tas ir? Es domāju, ka tas ir kaut kāds lifts, kas ved uz pagrabu. Ak jā, es Redzu liftu. Tas ir ēdienu lifts, brāli. Tas ir ēdienu lifts, bet tas nav pareizajā pozīcijā vai pareizajā vietā. Šī nav vieta, kur tu parasti to redzētu. Saņemt ēdienu no pagraba. Jā, tas izskatās pēc slēpta skapja vai kaut kā tam līdzīga. Un tur arī ir virtuve, tāpēc labi, apskatīsim to pagrabu, jo mums vēl joprojām ir jāiet uz pagrabu, jā. Jo es domāju, ka ar šo istabu mēs esam tikuši galā. Kā redzat, skaista istaba, arī šeit viss brūk. Tagad iesim uz pagrabu un parādīšu, kas tur ir. Paskatīsimies pagrabā un redzēsim, ko varam atrast šajā mājas daļā. Un tas ir ļoti raksturīgi Ziemeļamerikai. Ziemeļamerikā ir daudz pagrabu. Vai jums būtu pagrabs blakus ieejas durvīm? Mums mājās patiesībā ir tieši tas pats, jā. Piešana? Jā, labi. Tev pagrabs ir tieši gaitenī. Labi. Tas ir izplatīts, es domāju. Tas ir kaut kas Ziemeļu valstīm raksturīgs. Patiesībā tas ir labi izstrādāts ieeja pagrabā, es teiktu. Mazliet tumšs. Tas gan ir taisnība, bet tad šeit būtu jābūt apgaismojumam. Oho, ak! Skaņas, ko tas rada. Laipni lūdzam iekšā. Vai tev viss kārtībā? Jā, man viss kārtībā. Jā. Paldies, tas nedara. Šķiet, ka šeit iekšā nav pārāk daudz, bet pirmais, ko es pamanīju uz grīdas, ir Merilīnas cepure. Un viņa valkā to attēlā, ko es tikko jums parādīju. Ak jā. Šī ir tieši tā pati cepure. Wow! Tur ir dažas sadzīves ierīces, bet mani visvairāk interesē, protams, šī ierīce šeit. Sviras un bloka sistēma, kas tika izmantota kā savu veidu lifts, bet, manuprāt, tika izmantota, lai pārvietotu lietas no apakšstāva uz augšstāvu un atpakaļ. Jā, protams. Varbūt grāmatas un tam līdzīgas lietas, es nezinu, es tikai minu. Bet viņiem bija šis lielais ritenis, kas griezās. Tagad tas, protams, ir pilnībā sarūsējis. Pēc. Ak, tas pat nav piestiprināts. Fars. Jā, tas. Tas nolūza, tas tika izmantots. Bija piestiprināts. Ak, šis ir lifts. Jā, tas ir gross. Tas ir lifta gross. Ak, pagaidi. Varbūt es zinu, kas tas ir, kas Vai tas ir? veļai vai kaut kam tādam, jo parasti veļās. Ak, tas varētu būt labi. Varbūt tur ir veļas telpa. Vai šī varēja būt veļas telpa? Nē, neesmu pārliecināts. Nedomāju. Tā kā, bet jebkurā gadījumā ir ļoti interesanti atrast. Tas ir arī pirmais mazais lifts, ko esmu atradis Amerikas Savienotajās valstīs no visām vietām, kuras esmu šeit izpētījis. Es domāju, ka mēs jau esam izpētījuši ap 50 vietām šeit. Šeit, jā. Tā kā jā, pirmais mazais lifts, lieliski. Ejam uz augšstāvu, brāli. Oh. Šīs kāpnes tūlīt sabruks. Ļoti drīz. Jā. Jā. Augststāvā. Ir pienācis laiks doties augšup pa spirālveida kāpnēm uz augšējo stāvu. Tieši tāpat kā Emīlija, Merilina un Pēters mēdz darīt. Šeit viņa devās uz visprivātāko mājas daļu, savām guļamistabām. Un man šķiet, ka mūs sagaida kaut kas īpašs, spriežot pēc tā, ko jau redzu šajā gaitenī. Wow! Noteikti bija brīnišķīgi, kad visi kāpņu margas vēl bija savā vietā, jā, Denī. Šī ir viena no kāpņu detaļām. Paskaties uz to. Tā stāvētu šeit šādi, tā veidotu. Vai tu esi to redzējis?
Jā, tas izskatās kā smaragds, kas iegrebts ērgļu tvērienā. Wow! Mēs redzējām filmā attēlā. Jā. Dievs, labi, es uz miekli šo izlaidīšu, bet... Ak vai, šī bija Emīlija. Viņas istaba ar visu vēl iekšā. Tu noteikti vari redzēt, ka viņa tika lutināta. Pilnīgi noteikti, jā, pilnīgi noteikti. Wow, šī istaba vienkārši apgaismo visu māju. Šī ir kā princeses istaba. Tieši tāda es iedomājos, ko jauna meitene vēlētos. Jā, šeit ir brīnišķīga baldahīna gulta ar simtiem mīksto rotaļlietu tās galā. Wow! Man pat patīk dekorācijas, kas šeit ir, un arī pāris viņas apģērba gabali, viņas halāts un kleita joprojām ir atstāti šeit. Emīlija, tu biji izlutināta jaunkundze, bet tev bija labi vecāki noteikti bija. Es ceru, ka tev dzīvē klājas labi. Šobrīd. Šeit? Fizi. Dažādi. Jā, viņa ir. Wow! Un pat viņas rokas soma joprojām ir šeit. Ak. Ei! Kauboja koks, kas atstāts šeit gultas galā. Tas ir pārsteidzoši. Bet to, ko es neapskaužu, Deni. Ko? What? Kā kāds var ienākt šeit un ar aerosolu apzīmēt šādas telpas sienu? Ar aerosolu apzīmēt un burtiski iznīcināt. Sienu. Tas ir tik skumji, atvainojos, man vienkārši vajadzēja to norādīt. Jā, jo tas ir tur, tu to nevari ignorēt. Tu to nevari ignorēt. Mēģināsim. Okay. Labi. Ak. Dievs, wow. Spēļu kāršu komplekts. Tās ir, pilnīgā stāvoklī. Es nezinu, kāpēc tās ir lielas. Es nezinu, kā tu to izmantotu, bet tas ir traki, tas ir. Droši vien tikai dekorācijai. Bet jā, Ir traki to redzēt. tu nevari ar to spēlēt spēli. Nē. Un tad tas milzīgais skapis, ko mēs tikko redzējām bildēs. Man ļoti patīk tā dizains, krāsas, grebumi un viss pārējais. Pat izskatās pēc riekstkodēja. Šeit, jā. Ak. Kas tas ir? Es vienkārši skatījos uz kleitām. Jā, es to vēl nebiju norādījis. Jā, tas bija riekskodis, tās tiešām bija kleitas, paskaties. Viņai ļoti patikt saģērbties, paskaties, princeses kleita, jā. Tās izskatās kā karnevāla tērpi, jā, tieši tā. Bet es domāju, ka viņai patīk to darīt visu laiku. Jā. Burtiski viņa bija īsta princese. Tas ir pārsteidzoši. Vēl joprojām iepakojumā. Ak, kleita ar Mickey Mouse un Minnie Mouse. Ak, mans dievs. Tas ir pilnīgi neprātīgi. Tas ir. Un tad šajā pusē ne tikai vesela kaudze ar... IMT. Tad šis jaukais iekārtojums šajā pusē, pāris rotaļlāči. Ak, priekšā mums ir Bembijs un Mopša suns, ko mēs saucam par holandiešu suni. Tas ir Mopša šķirnes suns. Tas ir Mopša šķirnes suns, tā ir taisnība. Bērnu ratiņi, tur ir pāris rotaļu lāči. Bērnu ratiņi. Ir pārsteidzoši. Es esmu. Es vienkārši parādīšu to vēl mazliet vairāk, izskatās kā vintage variants, tad miniatūras variants. Jā, tas ir no dzels, vai ne? Jā. Tas viss ir pilnībā izgatavots no dzels, viss šeit ir ļoti vērtīgs. Wow, es domāju. Tas ir mazliet flamingi, jā. Tie ir gadu gaitā satrūdējuši. Un tad, protams, viņas skāpjas pāri denijam. Tā ir bilde, kas uzņemta šeit. Emīlija tur savu mazo lelli. Stāvot. Burtiski. Labi. Ček.
Tas ir aizraujoši, tas ir pilnīgi. Tas ir pārsteidzoši un vienlaikus skumji. Nezinu, kā to izskaidrot. Ak, wow! Arī es ne. Visas viņas bildes joprojām ir šādas, vai viņi ir kādā korī? Jā, kaut kas tāds. Ak, Wow, viņa izskatās kā princese. un te viņi ir kopā. Ar vienu no saviem zirgiem. Punīs. Ponejs, smieklīgi, ak. Te viņi vēl bija ļoti jauna, Denī, un tad viņi jau sāka pucēties. Jā, droši vien arī viņas mammai patika to darīt, te ir dārs. Vai tu zini, kas ir šajā bildē? Šī ir viesistaba, kurā mēs bijām. Vienkārši dzīvojām. Es tev teicu, ka tas viens. Kas ir pilnībā sapuvis. Jā, es tev teicu, ka sienas bija baltas, ak. Wow, jā, un šis. Šis ir sekretēs, ko mēs redzējām, un viss joprojām ir vietā. Tur jā, un ietver uz sienas. Jā, Wow! Šeit mums ir vēl viens rotaļlāču izkārtojums, bet šis izskatās pēc lieldienu noformējuma. gross. Tur ir pilnīgi viss. Mums šeit aizmugurē ir pat daži struši. Olā. Tas ir tik mīļi. Ak, viņas mazās lietiņas joprojām ir šeit. Man arī šīs ļoti patīk. Sīt. Wow, labi. Neliela piknika iekārtošana. Ak, mans dievs. Mazas dakšiņas. Mazas dakšiņas un karotītes un viss krūzītes un viss vēl joprojām ir tur. Un tad viņi to iznesa dārzā, un tad viņa devās uz savu mazo. So lovely. Un tad, protams, viņas vieta šeit. Pēc dienas skolā viņa sēdēja šeit un lasīja savas bērnu grāmatas. Mūsu mīkstās rotaļlietas joprojām ir šeit. Un katrai istabai mājā bija sava vannas istaba. Paskaties uz šo. Protams, rozā. Pilnīgi rozā. Šeit ir burvīgs noplukums. Šī bija Emīlijas privātā vannas istaba, viņas pašas. Vai vari iedomāties, ka viņas vecāki izveidoja šo vannas istabu tieši viņai? Nokrāsoja, uzlika tapetes, izdarīja visu, lai padarītu viņu par laimīgu bērnu. Pat gaismas slēdzas šeit. Ak, wow, gaismas slēdzes ir. Deka. Ejam uz ak, pirms es izēju no šīs istabas. Brīnums sieviete, jā. Labi, viņai ļoti patika pārģērties. Labi, liksim šo atpakaļ tā, kā atradām. Labi, ejam uz nākamo istabu. Tagad ir laiks nākamajam. Vispirms pievērsīsimies arī koridoram, jo to vēl neesam parādījuši. Es biju tik pārsteigts, ieejot Emīlijas istabā, ka pilnībā izlaidu artefaktus, kas šeit palikuši koridorā. Arī izskatās, ka tos ir sakārtojusi Emīlija. Paskaties uz to. Šeit ir šūpuļkrēsls, tur vēl dažas mīkstās rotaļlietas. Mēs tās izliksim šeit. Tās ir tās pašas Emīlijas bildes un mūsu burvja tērps. Un pat vienradzis šeit lejā. Pilnīgi apbrīnojami. Ak, Denī, šis mazais šezlongs ar lieldienu rotājumu uz tā. Vai tu esi kādreiz redzējis tik mazu? Nē. Parasti mēs redzam šīs šasijas garos, lielos muižās un pilīs Francijā, bet tad tās ir daudz lielākas. Labi. Kungs. Jūs varat iet no priekšā, paldies. Es ticu, ka šī arī bija bērnu istaba. Viņiem bija vairāk bērnu nekā tikai Emīlija, bet lielākā daļa jau bija aizgājuši dzīvot atsevišķi. Emīlija bija Vēlīns bērns, un viņi dzīvoja šeit kopā ar mūsu vecākiem. Šīs divas jaukās sikspādni. Vēl joprojām to izgatavoja, gultas pārklājas,
Izskatās kā gross tur augšā, jā. Spilveni galā un arī krāsa lēnām nolobās no griestiem tur augšā. Trūdošs. Man ļoti patīk tas zelta kolona tur iekšā. Tad skapītis, atvilknes tur pa vidu. Ar šo grāmatu šeit augšā dzīves ceļš. Par ko ir šī grāmata Es? Nezinu. Varbūt tas ir kaut kas reliģisks vai ne? Varbūt. Dzīves ceļš. Jā, izskatās, ka šī ir kaut kāda reliģiska grāmata Amerikas sievietei, tā teikts. Šeit ir interaktīvs ceļvedis pa senās Ēģiptes piramīdām. Iespējams 3D piramīdas modelis, kuru bērni varētu uzbūvēt paši. Šī gulta tajā pusē lēnām pūst un izjūg. Mazs čemodāns, varbūt no Emīlijas, varbūt no kāda cita bērna, kurš dzīvoja šajā mājā. Ķīnas Republikas pastmarka. Tas ir jauki, un tad cepures, kas karājas pie gultas malas. Arī vēl joprojām šeit. Paskaties uz šo skaisto iebūvēto skapīti. Tas ir iebūvēts, to nevar pievienot, tas ir daļa no mājas. Bet viss, kas šeit ir, visi šie miniatūrie augļi, buņģas un viss pārējais, pat dažus mazus lauku dzīvniekus var atrast šeit. Paskaties uz šo kurpi. Vai tu domā, ka tā bija īsta bērna kurpe? Nē. Nē. Pārāk mazs, jā. Tas ir viss. Man nav bērnu, tāpēc man nav ne jausmas, cik mazas ir bērna kājas. Te ir vēl viena apakšā, pilnīgi noteikti. Ak, paskaties uz šo augsto māju, kas mums te ir. Tā izskatās pēc vecas amerikāņu viktoriāņu mājas, ko tur raksta. Parī. Jā, protams, ražots Francijā. Jā, ražots Francijā. Nē, protams, tā nevar būt amerikāņu māja, jo tā ir no akmens. Jā, taisnība. Lielākā daļa amerikāņu māja ir no koka, arī šī. Katra māja ir no koka, un kamēr es klauvēju pa tapetēm, paskaties tikai uz tapetēm. Vienkārši apbrīnojams tapets. Ļoti patīk tie ziedi tur. Šeit aiz muguras ir vēl pāris istabas denī. Redzi, mums ir arī vannas istaba šai istabai. Kā jau teicu, katra istaba ir savu vannas istabu, katram mājā. Šeit ir vēl viena atpūtas zona, pilnībā izpostīta, pilnībā, ak, Dievs, jā, tas ir briesmīgi. Šī māja ir milzīga. Jā, tā turpinās. Iet un iet un iet un iet. Paskaties, turpat ir vēl viena vannas istaba. Es neiedziļināšos tajās, es vienkārši ieraudzīšu šo bildi, kas gulēja uz grīdas. Man tiešām ļoti patīk Enīlija uz zviļņa. Paskaties uz to. Un te tu. Tev ir bilde Ziemassvētku laikā. Kāpēc šīs krāsas? Jā. Tik daudz krāsu, sarkana. Es nesaprotu izvēles. Es domāju, ka Emīlija izdarīja izvēles. Māmiņa. Es gribu, lai māja būtu augsta. Un te ir Merilendas veļas mazgātava. Fis. Tik daudz lietu. Cik daudz? Tik daudz mantu. Pat mūsu pērles vēl ir atstātas, saka Dievs. Glītes sakārtotas. Labi, ejam uz nākamo mājas daļu. Ak, un te ir tās kāpnes, kas ved uz virtuvi lejā. Man patiešām arī ļoti patīk šo kāpņu dizains. Tas ir diezgan skaists. Tas vienkārši nav tas krāsa. Man ļoti patīk dzelzs darbi, kas mums ir kāpņu telpā. Un tad mēs atkal nonākam pie skaistā gaiteņa, kas ir šī augstā centrālais elements.
Un ir vēl pāris istabas un vēl pāris koridori, kuriem mēs iesim cauri. Es jau redzu brīnišķīgu istabu. Tieši man priekšā šeit. Ak, mans Dievs! Šī neizskatās pēc galvenās guļamistabas, jo šeit ir 2 atsevišķas gultas. Es domāju, ka mums vēl būs jāatrod galvenā guļamistaba, bet cik brīnišķīgs elements šajā mājā. Man ļoti patīk šis mazais sēdēšanas stūrītis šeit. Šis mēbeļu gabals, kas šeit stāv, ir tāds pats kā tie, ko mēs redzējām gaitenī pirms brīža. Ziedi visur, cilvēki mājā. Viņi ļoti mīlēja dabu un ziedus. Viņiem patika dārzkopība. Droši vien viņa dārzs agrāk izskatījās lieliski. Tad šīs 2 gultas, protams, man patīk, ka tās joprojām ir perfekti saklātas, taču atkal var redzēt 10 gadus ilgu pamestību, jo krāsa ir uzkritusi uz gultas veļas. Krāsaini spilveni visur. Kas tie ir? Ak, tie visi ir tikai dekorācijas elementi, jā. Labi. Ziedu gros. Ak, tas ir tik jauki. Es noteikti varu iedomāties mājas īpašniekus staigājam pa apkārtni vai dārziem ar šo grozu, vācot ziedus un pēc tam izkārtojot tos pa visu māju. Tieši tā es arī būtu darījis. Šeit ir zaķītis. Viņiem arī patīk ceļot. Šeit mēs redzam plakātu no Dienvidāfrikas, starp citu. Protams, tie bija ļoti turīgi cilvēki tajā laikā. Un viņiem iespējams patīk ceļot pa visu pasauli. Atkal, es domāju, ka šī arī agrāk bija bērnu istaba. Jūs varat redzēt šo atvilkni šeit ar visām bērnu nieciņām, forma, un viss vēl joprojām ir šeit. Durvis. Apakšā tas atkal izskatās pēc tiem piknika groziem, jā. Nice. Mēs redzējām Emīlijas istabu. Šeit ir arī bērnu grāmatas. Paskaties uz visām šīm nieciņām šeit augšā. Vai tas nav fascinējoši? Un tad sarūsējušais spogulis tieši virs visa šī. Durvīm ir iebūvēts spogulis, mums tāda nav. Es patiesībā nekad iepriekš Eiropā to neesmu redzējis. Vai tu esi kādreiz redzējis šādu dizainu? Parasti spogulis ir skapja iekšpusē, un tu atver skapja durvis, vismaz Portugālē. Jā, es vispār to neredzu Eiropā, tāpat kā citās Eiropas valstīs. Un, protams, šeit mums ir arī vannas istaba. Viss joprojām ir atstāts tur iekšā, es domāju, pilnīgi viss. Guļamistabas lietas ir guļamistabā, jauki. Aizkari joprojām karājas, viss arī lēnām bojājas. Ja tu to aiztiks, tas vienkārši sabruks labi. Man ļoti patīk šī māja, Nanī. Man tiešām ļoti patīk, pat ja šis ir ļoti skumjš stāsts. Šī ir viena no labākajām mājām, kurās esam filmējuši Amerikas Savienotajās valstīs līdz šim, ar visām šeit atstātajām lietām. Te mēs ejam vēl vienā istabā, atkal ļoti košas tapetes, rozā, šķiet arī koka apdare, visur rozā krāsojums. Un es domāju, ka šī kādā brīdī arī varēja būt guļamistaba, bet jūs varat redzēt, ka viss griestu pārsegums ir sabrucis uz grīdas, mīkstās rotaļlietas ir starp gruvešiem, un viss joprojām ir tur iekšā. Paskatieties uz šo. Vai es varu parādīt cilvēkiem, jā, pat šeit sānos ir šis mazais skapītis, skaists liels skapis, un pašā apakšā visi mīkstie rotaļlietas, visi rotaļlāči ir palikuši, un šai istabai ir balkons. Wow, skats uz kalna nogāzi pašās beigās. Ak, man šeit jābūt uzmanīgam, es nedomāju, ka tas ir īpaši stabils. Šeit ir arī ļoti slapjš, jo pirms pāris dienām līja lietus, un viss mājas iekšpusē kļūst slapjš. Vēl viens koridors, kas ved tālāk. Mums ir nodalījums zem kāpnēm, kur Emīlija glabāja
Vēl dažas savas lietas jūs varat redzēt visas bērnu grāmatas tur aizmugurē. Okay. Arī šis ir glabāšanas nodalījums. Jā, tieši tā. Šī noteikti ir galvenā guļamistaba šajā vietā. Tu vari uzreiz redzēt, Dani. Uzreiz to var redzēt. Ak, zini ko? Šī ir tā bilde, kur Pēters gulēja uz gultas. Tā ir tā gulta. Ak. Jā, tā ir tā pati gulta, kas... Tieši tā pati gulta. Wow, jā. Tieši tā pati pēc sabrukuma. Protams, tas viss ir daļa no griestiem. Jā, man to nevajadzētu aiztikt. Jā, neaizteic to. Visa griestu izolācija, tas ir diezgan biedējoši, ka Lelle joprojām guļ šeit gultas galā. Bet viņiem bija jauka galvenā guļamistaba, es teiktu. Joprojām var redzēt, ka tur guļ bilde. Uz kamīna. Vai šī ir tā pati istaba? Nē. Tas nevar būt. Jā, tā ir, jā. Paskaties spogulī. Loks, 2 logi tur lejā, tā ir tieši tāda pati istaba, tikai ar debesu gultu iekšā. Ko? Jā. Wow, kāds pārveidojums. Tas tiešām ir tas pats numurs. Kāds pārveidojums. Ak, mans Dievs, šī bilde. Nē, diemžēl uz tās nav nekādu datu, bet tas ir traki, manuprāt, istaba izskatījās daudz labāk. Atpakaļ. Ak, balts, jā. Daudz labāk, piemēram, šīs krāsas, kas mums šeit ir uz kamīna. Jā, kamīns, durvis. Zils. Es Nesaprotu šo. izvēles, ko viņš šeit izdarīja. Arī es ne. Arī būtu bijis jauki, kad kamīns vēl dega un cilvēki gulēja šeit. Droši vien dzēra kādu glāzi vīna, vienkārši baudot viens otru. Viss joprojām ir šeit, viss tā apģērbu kaudze. Ak, nāc paskaties, Denī, šī ir viņa garderobe. Visi viņu apavi, visi Pītera apavi arī vēl joprojām ir šeit atstāti. Wow. Vai nav traki, vai ne? Un tad šeit pašā galā mums ir arī viņu bāndas istaba, kas pilnībā nokrāsota rozā krāsā. Es domāju, ka Merilina bija. Tāpat kā Emīlija, arī viņa ļoti mīlēja visas šīs princesei raksturīgās lietas un rozā un vispārējais. Jā, ja tu sapcē savu meitu, tev laikam patīk. Fantāzijas lietas, jā. Pilnīgi noteikti kāda vieta. Mums vēl palikusi viena pēdējā vieta mājā, kur jāaiziet, un tā ir bēniņi. Dodamies turp tūlīt pat. Uzmanies, Denī. Jā, es esmu. Viņš mēģina iet atpakaļ gaitā un uztaisīt foršu kadru, bet tas ir ļoti grūti. Jā, es varu. Labi, kadrs gan ir foršs, jā, tieši tā. Pēdējā mājas daļa, esmu gatavs, daram to. Pa kāpnēm uz bēniņiem, ak, mans Dievs. Tu jau redzi. Ak, Dievs. Tas ir kā? Zirga bēniņi. Ak. Jā, Merilēna noteikti mīl pirkt lietas. Varbūt arī Pīters, es negribu vispārināt, bet lielākā daļa krāsniņu šeit šķiet domātas dāmām. Ak, Dievs. Esi uzmanīgs, Jāni. Es eju šeit pa sānu, pa kāpnēm, bet viss ceļš līdz pašai aizmugurē ir pilns ar mantām. Burtiski pilns, tu vari redzēt tapetes tur. Mēbeles. Šeit ir viss. Wow. Wow, mēs nevaram tikt otrā pusē, tas ir... Tāpēc es to nedarīšu. Kādam šeit bija arī velotrenažieris. Es. Man jāuzmanās, jo es burtiski stāvu pie bēniņu atvēruma. Ja es izdarīšu vienu nepareizu kustību, es kopā ar šo kaudzi būšu lejā, pirmajā stāvā. Ar visām šeit atstātajām mantām. Ak, atvainojos, nedari tā. Neuztraucies, Denī, tu neko nevari tur darīt. Tik daudz lietu, es cenšos iet lēnām, jā. Un viss jumts.
ir kā iebrucis un sabrūk, vai es varu parādīt ārpusi no šejienes? Ak, mums tas jāapskata. Burtiski var stāvēt ārpus ēkas un baudīt skatu uz kalna nogāzi šeit. Vai tas nav vienkārši brīnišķīgi redzēt? Viss griesti, viss jumts pilnībā iebrūk. Labi, pagriezīsim to atpakaļ, brāli. Ak jā, nāc, vai vari atnākt šurp, vai tas ir iespējams? Jā, es mēģināšu. Labi, tu vari man iedot kameru, ja tu Gribi? Nē, es domāju, ka es. varu labi. Es gribēju parādīt vēl pāris lietas šeit, piemēram, trušu būrus, kas mums ir šeit. Šeit viņi turēja ļoti daudz dzīvnieku šajā mājā. Patiešām skumji, es teiktu. Mēs atkal esam ārpus šīs vietas. Kāda jauka diena šeit, es tiešām izbaudu to un esmu arī ļoti priecīgs, ka mums izdevās nofilmēt šo vietu. Lai gan tā bija viena no skumjākajām stāstiem, ko mēs jebkad esam stāstījuši šajā kanālā. Man tiešām patika izstaigāt šo pamesto savrupmāju un esmu priecīgs, ka mēs to izdarījām. Pīter un Merilina, es joprojām domāju, ka jūs esat briesmīgi cilvēki, bet Emīlija, tev es novēlu visu to labāko dzīvē. Es ceru, ka tu atkal nostājies uz kājām pēc tam, kad tev vecāki nonāca cietumā, un ceru, ka tu redzi šo video. Tas, lai tev atgādina, kāda bija tava dzīve agrāk. Es vēlos jums visiem no sirds pateikties, ka noskatījāties šīs nedēļas video. Ja jums patika, lūdzu nospiediet patīk šim video, abonējiet kanālu, ja esat šeit pirmo reizi, un nospiediet arī zvaniņa paziņojumu pogu, kā arī uzrakstiet man jauku komentāru komentāru sadaļā. Deni, paldies, ka palīdzēji man filmēt. Nav par ko. Deni saite ir arī aprakstā. Paldies. Un vēl viena lieta, aprakstā ir arī mūsu Patreon saite, kur jūs varat atbalstīt kanālu un palīdzēt mums ceļot pa šo skaisto pasauli. Nu ko, tiekamies nākamnedēļ citā episkā izpētē. Atā, es jūs mīlu.